Романчук Оксана. Я занимаюсь дрифтингом уже 3-й год. Планирую заниматься дальше. В машине заводского осталось только кузов, все остальное заменено на тюнинное. Один раз в зарубежных соревнованиях на Украине. В этом году планирую тоже поехать на Украину и в Белоруссию. Это вот единственный зарубежный опыт, а так в основном по России этапы. Значит, трасса. Второй повторяет траекторию первого, максимально приближается, и все понятно. Значит, точка первая будет оцениваться приближение и одновременное прохождение второго клипера. То есть это будет оцениваться. Если здесь мы к этому будем относиться, ну как бы так, снисходительно, то здесь будет это оцениваться. И парное прохождение внешней клиппинг-зоны последней. Это тоже будет оцениваться. У вас достаточно времени и возможности для автомобиля с разной мощностью приблизиться и пройти эту точку. Labdien, man sauc Kristaps Blošs, es pārstāvu Kārgākā motosporta komandu. Un šogad mēs piedalāmies Latvijas, Baltijas un drift čempionātos un arī ņemam dalību Krievijas čempionātā atsevišķos posmos. Šā gada 12. jūnijā mēs piedalījāmies Maskavā, 3. drift čempionāta posmā, kas norisinājās pašā Maskavas pilsētas sirdī centrā. Ko es varētu pateikt? Mūsu sacensības izvērtās ļoti veiksmīgas mums, neskatoties to, ka bijām ļoti noguruši pēc garā ceļa. Un ar veiksmes palīdzību tika iegūta pirmā vieta, kas ir ļoti labs un liels sasniegums komandai un man kā pilotam individuāli. Ko es varētu pateikt par Krievijas čempionātu un tā braucējiem, tas ir, kad līmenis, kādā tas attīstās, progresē, ir ļoti straušs, ļoti līdzīgi kā mums Latvijā. Un ja salīdzina ar posmu, kas bija Sanktpēterburgā pirms pāris nedēļām, tad jau pa 2 nedēļām jūtam redzams, kad braucēji ir ļoti pielikuši un ir gatavi meklēt maksimālās robežas un progresēt un cīnīties par godalgotām vietām. Tā kā negribētu es teikt, ka tas nāca viegli. Tāpat es ļoti ceru, ka šī brauciena rezultātā mums izdosies arī uzaicināt Krievu sportistus uz Biķernieku trasi, kas notiks augustā, sacensības Latvijas un Baltijas čempionāta ietvaros. Ļoti cerams, ka būs 10 un vairāk mašīnas atbrauks un varētu izvērsties ļoti interesants sacīkstes starp Latvijas un Krievijas braucējiem. Tā kā gaidīsim jūs sacensībās un paldies, tiksimies trasē.
вода, масло и кожа, шипы и шины. Стоп невозможен у такой машины. Жаркие мысли, обнаженные